Es domāju, ka radošums tas ir kaut kādas, tas ir tāds process, kad tu savu ideju palaidi ārā aiz kaut kāda rāmīša. Rāmīši ir ļoti daudz un dažādi. Ir sabiedrības noteikti rāmīši un ir mani personīgi rāmīši. Un ja manī rodas kaut kāda doma, ko es gribu izdarīt, paveikt, un es jau aiz noteikta rāmja varu iziet, tad man liekas, tas ir radoši. Un tas, kas vienam liekas radošs, otram var nelikties radošs. Tāpēc, manuprāt, ir vienmēr tās robežas, kuras katram ir savas. Bet arī radošumam, manuprāt, ir līmeņi. Jo ir pēc cilvēka pieredzes, pēc vecuma, jā, tieši pēc pieredzes, zināšanām un drusku arī vecums te ir noteicošs, kad tu vari izdarīt tik, cik tu esi redzējis no kāda cita, bet pašam sev tas jau ir radoši, jo tu jau sevi esi kaut ko drusku pakāpies uz augšu. Un tad pieredze vairojas, un arī tie pakāpieni kļūst augstāki, un tu vairākiem rāmīšiem ej pāri. Man tā liekas. Vispirms man liekas, ka tie ir gēni, kaut kādas iekšējās dotības, kas tev jau ir ieliktas no malas. Vai no vecākiem, vai no kaut kādas augstākas gribas, tā ir nolemts, ka tevī tas ir. Un tad tu attīsti. Ja cilvēkam ir dots daudz redzēt, dzirdēt, iepazīt, tas radošums attīstās ātrāk. Ja tu sēdēsi tikai būrī 4 sienās un pats neveicināsi, to neattīstīsi, tas radošums tāds maziņš tevi arī paliks. Un varbūt neviens par to nekad neuzzinās. Bet man liekas, ja radošums cilvēkā ir iekšā, ieliktais radošums, viņš spraucas uz āru. Radošumam vajag izpausties. Tas ir kaut kas tāds, kam vajag izpausties. Bet viņš var attīstīties tikai tad, ja tu liec klāt. Ja tu mācies, ja tu redzi, ko citi dara, tu kaut ko darbojies, viņš vairojās un lien arvien vairāk ārā. Man liekas, ka es esmu radošs cilvēks, jo man visu laiku jārada kaut ko no nekā, man jāizdomā pasākumus, man jāizdomā, kā otrā cilvēkā to potenciālu, kas viņā ir, visu laiku vilkt uz āru, jo es redzu, ka ir cilvēki, kas var darboties aktīvi, kas var radīt pasākumus, kas var radīt nodarbības, kas var radīt jaunas lietas. Un man liekas, lai es citos to varētu radīt un izvilkt uz āru, ka man pašam jābūt ir radošs. Man liekas, es esmu radošs. Bet jūs mani pastītos kaut kādi mākslinieki, viņi teikt, dīvains tas radošums, varbūt viņš nav kvalitatīvs vai kāds. Psihologi paskatītos savādāk. Katras specialitātes pārstāvim ir cits tas rāmītis. Man tāpēc arī dzīve ir interesanta. Man bremzē nogurums, tas ir viens, pārslodzes darbā, tas ir nogurums. Tu esi pabeidzis vienu projektu, un es zinu, ka ir grūti, bet paiet kaut kāds laiks pēc viena projekta, un es jūtu, man gribas viņu atkal. To sajūtu, to stresu, to tiekšanos uz kaut ko. Kas vispār bremzē radošumu? Tie ir noteikti rāmji, kas ir pārāk stingri, kad, ja cilvēkam, man liekas, pasaka, aiz tā rāmja tu iziet nedrīksti, manuprāt, tas bremzē. Pārāk stingri noteikumi. Vajag ļoti daudz redzēt, dzirdēt, sarunāties ar citiem, un tad tas attīstās. Ja tā nav, tad viss ir tā kā lejā. 100 punkti lielākais pārsteigums bija tava uzstāšanās izteiksmīgās runas konkursā. Es tevi tik ļoti nepazinu, un es aizgāju izteiksmīgās runas konkursu, kurš man bija jāvērtē, bet es redzēju tavu uzstāšanos te mūsu starpnovadu konkursā, un man tas bija sitiens. Tāds, ka es redzēju,
ir reāli pirmo reizi izcils sniegums, kur es redzu, ka ir izcili. Ļoti bieži negadās, bet es uztaustu vienmēr cilvēkus, kuriem es jūtu, ka viņš var, vai tikai man pamest ideju, un viņš viņu ir sapratis, vai atkal otrādi. Cilvēks atnāk, saka, klausies, es gribu to un to izdarīt. Un tādus cilvēkus es uztaustu, un es zinu, kā ar viņiem var veidot projektus, var veidot pasākumus, un viņš piesaistīs nākošos. Es uzskatu, ka ir. Es domāju, ka man tas ir jādara. Un tāpēc visu laiku meklēju iespējas jauniešiem satikties ar radošiem cilvēkiem. Ir ļoti grūti, jo kaut vai šodien mēs runājam ar meiteni, ka viņas mamma var nākt pie mums un piedāvāt dažādas praktiskas nodarbības. Un es zinu, ja kaut vienam jaunietim tas ir interesanti, tad man to cilvēku ir jāsauc šurp. Mēs esam maza vieta, mums neatnāks uz nodarbību 100, mums neatnāks 10, atnāks 8 cilvēki, vienam bija interesanti, noderīgi, viņš jau tālāk pats kaut ko radīs, jau ir vērtīgi. Man liekas, katrā profesijā cilvēks var būt radošs. Man liekas, ka pat grāmatvedis, tik strikta profesija. Tur kolonnas, rindiņas, programmas skaita. Un tāpat tam cilvēkam ir jākomunicē ar citiem cilvēkiem. Viņam jāizdomā, kā salikt savas mapītes un papīrus, organizēt to visu savu lietu. Un to var izdarīt skaisti ar kaut kādiem knifiņiem. Radošums, tie ir knifi. Tas ir rozīnītes. Tā tagad liekas.